Pirms kāda laika bija vienkārši. Ja izdega spuldzīte, tad iegājām veikalā un iegādājāmies to atbilstoši savām vēlmēm un cik nu spožu gaismu gribam telpā. Arī cenas tām bija līdzīgas. Tagad spuldžu piedāvājums ir ļoti plašs un veikala plauktos blakus jau ierastajām kvēlspuldzēm arvien lielāku vietu ieņem tās sauktās energoekonomiskās spuldzes, kuras cenas ziņā ir dārgākas. Kāda ir to efektivitāte? Kvēlspuldze ir visneefektīvākais gaismas avots šobrīd, jo tā saražo 90% siltumu un tikai 10% gaismu. Savukārt energoefektīvā spuldzīte ražo 90% gaismu un tikai 10% siltumu. Līdz ar ko tā neuzkarst, jo darbības princips ir nedaudz savādāks. 100-vatīgai kvēldiegas spuldzītei atbilst 20 vatu energoekonomiskā spuldze. Tur var parēķināt šo iegūmu gan CO izmešu ziņā, ja mēs salīdzinām gada laikā, pieņemot, ka spuldzīte deg 1000 stundas gadā. Parastā spuldzīte rada 59 kg CO izmešu atmosfērā, savukārt energoekonomiskā spuldzīte gada laikā rada tikai 11,8 kg CO izmešus. Attiecīgi arī naudas izteiksmē tas varētu būt pie šiem pašiem nosacījumiem 1000 stundām. Energoekonomiskā spuldzīte izmaksās lats 42. Savukārt kvēldiegas spuldzītes izmaksas jau būs 7 lati 10 centīmi. Iegādājoties ekonomiskās spuldzes, būtu ļoti rūpīgi jāizlasa, kas rakstīts uz iepakojuma, jo tās ir paredzētas dažādiem izmantošanas veidiem. Tagad pieejamas spuldzītes, ko var lietot, ja ir apgaismojuma regulators, kā arī tādas, kuras paredzētas biežai ieslēgšanai un izslēgšanai. Bet pats galvenais – izdegušās ekonomiskās spuldzes nedrīkst izmest kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem, jo tās satur tādas indīgas vielas kā dzīvsudrabu un luminoforu. Lai nodrošinātu gāzi izlādes spuldžu savākšanu un pārstrādi, jau 5 gadus Latvijā darbojas firma Ekogaisma, ko radīja lielākie spuldžu ražotāji Eiropā. Ekogaisma ir izveidojusi speciālu šo spuldžu apsaimniekošanas sistēmu, kas darbojas visā mūsu valsts teritorijā. Spuldzītes ir iespējams nodot mūsu konteineros, ievietot. Mūsu konteineri atrodas lielajos jūras konteineros pie lielākajiem tirdzniecības centriem. Uz konteinerus var atpazīt pēc uzraksta BAO, un iekšā ir mūsu Ekogaismas zaļie konteineri. Otrs variants ir iegādājoties jaunu energoekonomisko spuldzīti. Tirgotāja pienākums ir pieņemt pretī izlietoto spuldzīti 1:1. Tālāk savākto spuldzīšu konteineri ceļo uz Liepāju, kur atrodas vienīgais Baltijas valstīs lampu demerkurizācijas centrs. Kāda veida spuldzes ir nepieciešams pārstrādāt? Ir nepieciešams pārstrādāt dzīvsudraba saturošas spuldzes. Tās ir dienas gaismas spuldzes, tās ir ekonomiskās spuldzes, un tās ir arī spuldzes, kas tiek liktas uz ielām, lai apgaismotu ielu. Un šīs spuldzes visas nonāk šeit uz lampu demerkurizācijas centru. Vispirms tās tiek sašķirotas. Tad ekonomiskās spuldzes ar rokām tiek izjauktas un sadalītas. Šīm spuldzēm tikai stikla daļa, kur atrodas dzīvsudrabs, nonāks tālāk pārstrādes procesā. Bet garās dienas gaismas spuldzes, kad tiek atbrīvotas no apvalka, uzreiz tiek ievadītas jaunajā, modernajā pārstrādes iekārtā. Uz šitās jaunās iekārtas mēs pārstrādājam dienas gaismas spuldzes taisnveidā, puļķveidā saucamās. Ja? Ar šo iekārtu mēs varam pārstrādāt ļoti lielos apjomos, līdz 3 tonām pa dienu. Lampas tiek novietotas šeit uz galdu. No galda tālāk lampas tiek pārvietotas uz transportieru. Virzoties pa transportieru, atdalās alumīnija daļa kopā ar parasto metālu un stikls. Stikls ir atsevišķi kopā ar lumoforu. Tālāk, kad lampa virzās pa transportieru, attiecīgā vietā atdalās tiek liela gaisa spiediena, 4,5 atmosfēra, tiek izpūsts viss, kas atrodas lampa iekšā. Tas ir dzīvsudrabs kopā ar lumoforu un tiek uztvērts filtros. Pārstrādes laikā tiek stingri ievēroti visi drošības noteikumi, lai indīgās vielas nenokļūtu apkārtējā vidē. Bet atdalīšanas procesā iegūtās izejvielas, stikls, alumīnijas, metāls tiks nodoti otrreizējai pārstrādei. Eiropas direktīva nosaka, ka līdz 2012. gadam kvēlspuldzes pilnībā tiks izņemtas no lietošanas aprites. Tad nu laicīgi iepazīsim zaļo domāšanu, kas izdevīga ikvienam, lai parūpētos par vidi un mūsu bērnu nākotni.